Čau, Dan! Sveiki! Pastāsti par saviem hobijiem. Ar ko tu nodarbojies? Es nodarbojos ar daudz ko, bet liederīgi es nodarbojos ar teātra mākslu, kas man ļoti patīk. Kur tu esi spēlējis un kāda vieta ir tava mīļākā? Es esmu spēlējis teātra skatēs Gulbenē, un man vismīļākais tēls man ir bijis vecā bēka. Un tas tiešām bija ļoti forši, jo no cilvēkiem mēs sagaidījām ļoti foršas ovācijas. Vai tu kā teātra spēlētājs ieteiktu iet uz teātri arī citiem cilvēkiem un kāpēc? Jā, es ieteiktu, jo tu tur vari iegūt jaunus draugus, jaunas emocijas un ļoti spilgtus piedzīvojumus. Vai jūs ar kolektīvu esat draudzīgi vai arī gadās strīdi par lomām? Ir bijis moments, kad kaut kas nav izdarīts, un tad arī varbūt nedaudz var sadusmoties. Bet tā jūs kopumā esat draudzīgiem? Jā. Vai tev ir kāda hobija? Es nodarbojos ar mākslu. Man tā ļoti patīk. Es arī pabeidzu mākslas skolu pagājušajā gadā. Un kādās tu vietās esi piedalījusies? Es piedalījos dažādos konkursos. Tagad es eju interešu izglītībā, un šogad mēs ar interešu izglītību piedalījāmies konkursā, kura nosaukumu es īsti neatceros, bet mēs ar gleznošanas kolektīvu dabūjām labas vietas, un tāpēc mēs dodamies uz dziesmu un deju svētku atklāšanu. Mēs dodamies arī gājienā. Priekš manis tas ir tāds ļoti liels pārsteigums, jo es nedejoju un es nedziedu. Tā kā man nebūtu gan nekādas iespējas tikt uz dziesmu un deju svētkiem kā dalībniekam. Un tad es tomēr tieku un es tādu sēdēju, man bija tāds wow. Un kādi bija tavi lielākie sasniegumi, ko tu esi sasniegusi ar mākslu? Es piedalījos Raiņa Lugas konkursā, laikam pagājušajā gadā. Tur bija jātēlo tā kā viņa darbi. Es neieguvu nekādu vietu, bet tur deva tikai 5 pateicības no vairākiem simtiem cilvēku, un man bija viena no tām. Man viņa vēl joprojām ir saglabājusies, es viņu ļoti lepojos. Es īsti neatceros, bet bērnu dārzā man īstenībā nepatika beigi dejot, bet tas bija tā kā piespiesta lieta tajā bērnu dārzā. Un tad es atnācu uz skolu un sāku jau dejot no 1. klasītes, tāpēc, ka mamma motivēja un tā kā iepatikās. Un tad tagad turpinu vēl joprojām dejot. Vai tu izbaudi to, ka tu dejo un tev liek? Es to izbaudu ļoti, tā kā man pašai patīk. Man neviens neliek dejot. Jā. Kā tu jūties, kad tu uzvelc tautu tērpu? Es īstenībā jūtos ļoti glauni un man ļoti patīk, ka es izskatos tautu tērpā un es lepojos ar sevi. Vai tas tautu tērps ir ērts? Nē, tas tautu tērps nav vērts. Viņš koš kājas un saspiests nav vērti. Es zinu, man arī Viņos tā ir karsti. Jā. Es uzvelku tautu tērpu, man vienkārši ir iebies. Es teikšu godīgi, man ir iebies. Bet tas ir tautu tērps. Jūs paši arī dejojat? Es dejoju, jā. Es dejoju tautu dejās jau no bērnības. Man patīk, bet tas tautu tērps man arī iebies. Kādā kolektīvā? Es dejoju Dreiskuļos Gulbenes novada kultūras centra kolektīvā. Arī labi. Jā. Vai ir citi hobiji izņemot dejošanu? Jā, man ir daudz īstenībā hobiju. Es eju korī, vēl piedalos folklorā un volejbols patīk. Spēlēju volejbolu pēc skolas. Vai jūs dosieties uz šī gada dziesmu deju svētkiem? Jā, mēs tikām ar visiem 4. Mums vēl vizuālā tika uz dziesmu deju svētkiem, un tā kā mēs ar visu kolektīvu brauksim. Ar visu pusskolu gandrīz kā brauks. Cik dejas dejos, zināt? 3. 3 dejas. Es dejošu 4, ja nekļūdos. Jā, 4 es dejošu dziesmu deju svētkos. Un sudmaliņas tā deja, tas ir tā deja svarīgākā. Mēs visi kopā tās dejas dejosim pašās beigās. Kas tevi motivē dejot? Mani motivē, es teikšu, sākumā mani mamma motivēja, pēc tam tad man tas tā kā pašam jau sāka iepatikties. Es pats sāku darīt, iet uz mēģinājumiem visu. Es daru visu iespējamo, lai neizliestu nevienu mēģinājumu, koncertu, neko, jo tas man ļoti svarīgi manā dzīvē. Nezinu kā pārējiem, bet man tas ir ļoti svarīgi un es to izbaudu. Un jā.
Spilgtākais moments no dejām. Spilgtākais. Man liekas, tas visspilgtākais man varētu būt Litenes koncerti, kuru organizē deju skolotāja Spārēnu, ja nekļūdos. Un tur ir bez tam balīti, kas vienkārši man ļoti patīk. Pēc tam izbalējas pēc visa tā trakumā. Dievs vienkārši patīk. Wow. Mūsu jau grupa arī tajā koncertā Jā. bija. Es teikšu, tur ir maza zāle, bet tur ir ļoti forši. Tur var izdejoties, tur arī galdiņus dot kolektīviem. Vienkārši labi. Labi, ka netālu ir arī veikals. Jā, Var ir iet ļoti labi. iziet ārā. Kādas spēles tev patīk visvairāk? Es pēdējā laikā spēlēju plēnu tikai Farming Simulator 22 datoru un Dirt Rally 2. Tas ir viss, ko es spēlēju. Tas īsti neko citu. Kāpēc tieši tās? Farming Simulators tāpēc, jo man patīk lauksaimniecība un tā kā man nav dzīvē tik liela iespēja, kā es gribētu nodarboties ar šo konkrēto profesiju. Vienkārši to daru digitāli. Un Dirt Rally tāpēc, ka braukt ar mašīnām plēlam. Vai spēles netraucē tavam režīmam, mācībām? Nē, netraucē. Man tas režīms diezgan tāds freestyliņā, un tad gulēt es eju tā, ka sanāk, mācīties es īsti nemācos, atzīmes ir sekmīgas, un te viss labi. Vai spēlē kopā ar draugiem, vai arī vairāk viens? Kādreiz es spēlēju tikai viens. Pirms kādiem 2 gadiem es sāku spēlēt ar klases biedru, bet tas ir tikai tad, kad sajiet laiku kopā. Vai tu jūti, ka datorspēles tev kaut ko dod? No tur attīsta loģisko domāšanu? Es teiktu, ka ne īsti loģisko domāšanu, bet konkrētās spēles, ko spēlēju, man ir palīdzējušas uzlabot pāris savas prasmes, ka, piemēram, Dirt Rally konkrētāk braucot ar mašīnām, un Farming Simulatorē vairāk tādas tehniskākas lietas, kā tas pats ar piekabi braukt atpakaļ gaitā, jo dzīvē tas netik ļoti daudz iznāk, un tad vienkārši es varu digitāli to patrenēties. Kā tu šobrīd jūties eksāmenam tojoties, vai jau ir uztraukums? Vispār nav uztraukuma. Man ļoti laba sajūta. Es viņus uzrakstīju, tas ir galvenais. Tikai jāpagaida rezultāti, lai ir vēl labāka sajūta. Kā tu gatavojies eksāmenam? Ja godīgi vispār nekā, es vienkārši sēdēju un neko nedarīju. Man vienkārši tāda motivācija bija, ka es vienkārši sēžu un es zinu, ka es uzrakstīšu. Vai tev bija kāds eksāmens, kas tevi pārsteidza? Latviešu valodu eksāmenis, viņš mani pārsteidza, viņš bija diezgan paviegls, es teiktu. Nebija visgrūtākais, ko es vispār redzēju un dzirdēju. Vai ir bijis kāds smieklīgs atgadījums eksāmenā? Es tiešām neteikšu. Man liekas, nebija nekā smieklīga. Eksāmenis ir nopietna lieta, ko tur var smieties. Ko tev patīk darīt? Labi. Dīdžejot, jā. Ja, man patīk dīdžejot, man patīk taisīt mūziku, man patīk komunicēt ar jauniešiem, vienaudžiem, un man patīk braukt ar skrituļdēli. Wow, to es nezināju. Jā, tad man tev ir arī ievada jautājums, jā, un tas ievada jautājums ir, kāda bija tava bērnības mīļākā ārpusskolas nodarbe? Aha. Pēc skolas man ļoti patika taisīt no kartona un no Lego dažādus ieročus. Tas tā ļoti labi atcerās. Man ļoti patika to darīt. Un tagad vairāk nepatīk? Es domāju, ka man tam vairs nav laika, un es arī baigi daudz vairs ar to nenodarbojos. Toties man ir parādījušās citas intereses. Tu dodies uz jauniešu centru, vai jauniešu centrā, tad, kad tu dīdžejo, nav nākuši bērni vai jaunieši tev jautāt, piemēram, hei, pamāci man arī, vai hei, kā tu līdz tam nonāci, vai uzdevuši jebkādu jautājumu, kas iespējams viņiem varētu interesēt un ko tad viņi varētu attīstīt tieši tāpat kā tu? Jā, ir bijuši un nākuši pie manis bērni, bet tas ir diezgan kazuālā līmenī, tāpēc, kad tomēr tas dīdžejings ir diezgan sarežģīta tēma, sarežģīta lieta. Un parasti paprasa vairāk paspēlēt uz pults. Es viņam tur piedāvāju pagrozīt kaut kādus efektiņus, bet viņi bieži vien nav pārāk ieinteresēti tieši iedziļināties tajā procesā, kā tam vajadzētu būt. Bet tad nākamais jautājums ir tāds interesants jautājums. Un, vai tu esi kādreiz mēģinājis digitālo detoksu, piemēram, 1 dienu bez sociālajiem tīkliem?
Kā es saprotu, digitālais detoks ir tad, kad tu telefonu neizmanto apzināti neizmanto. Jā, centies tā kā nolikt maliņā. Īstenībā man nav bijis tā, ka es apzināti izvēlos neizmantot telefonu, bet bieži vien ir tik piepildītas dienas interesantas, piemēram, piedalītos Erasmus projektos. Ja. Piemēram, ka man Snapchatos vienkārši visi strīki pazūd, tāpēc, kad es neesmu iegājis telefonā un nofečējis to Snapchatu. Tāpēc, ka ir tik daudz lietu, ko darīt, un ka vienkārši aizmirstās par telefonu. Ko es gribētu attīstīt, tas ir iemūžināt vairāk tos savus piedzīvojumus. Tāpēc arī tā ir, ka man tie strīki pazūd Snapchatā, tāpēc, kad es nevaru vienkārši izņemt telefonu un nofotografēt. Bet es gribētu iemācīties, tā teikt, arī vlogot, bet tur ir jāpacenšas nedaudz vairāk. Kā tev liekas, vai Snapchat strīki ir tik ļoti nozīmīgi, lai viņus nepazaudētu? Un kāpēc, ja tā ir? Godīgi sakot, tur parasti sakrājās diezgan daudz dienu, un līdz ar to vienkārši tas piespiež turpināt fotografēt tos strīkus. Bet tieši priekš manis tam nav pārāk lielas nozīmes, tāpēc, kad arī ir mani draugi, kuri Snapchatu neizmanto, un mums tāpat ir ļoti labs kontakts arī bez strīkiem. Es domāju, tāpēc viņiem nav pārāk lielas nozīmes.